Labdien, dāmas un kungi! Sveicam jūs Rīgas Tehniskās Universitātes peldošajā skatuvē, šeit festivālā Lampa. Šodien sarunas STEM kritiskais nākotnes elements. Mans vārds ir Rihards Blese, un ikdienā esmu politikas plānošanas eksperts Latvijas Darbdevēju konfederācijā, vadu raidījumu Digitālās brokastis, un esmu interesējies un strādājis izglītības sektorā šķiet jau kādus 11 gadus. Tā kā liels prieks būt fantastiskā kompānijā un arī šeit Cēsīs festivālā Lampa. Tēma patiesi aktuāla. Mūsu valsts ir ekonomiskās transformācijas procesā, kurā STEM prasmes ir izšķirīgas. Tā ir gan iespēja, gan izaicinājums, iespēja jauniešiem izvēloties apgūt šīs prasmes un izaicinājums darba devējiem piesaistīt atbilstoši zinošus speciālistus. Nevelti esam nobežījušies par to, ka pirmkārt 1/3 jauniešu darba tirgu nonāk vispār bez iegūtas profesionālas kvalifikācijas vai augstākās izglītības. Mums iztrūkst jauniešu ar STEM profesionālo vidējo izglītību, un tāpat ekonomikas ministrija jau kuro ziņojumu raksta, ka īpaši pietrūkst arī jauniešu augstākajā izglītībā ar STEM prasmēm, un tas viss situācijā, ka aptuveni 30% no mūsu tautsaimniecības tieši ir STEM jomā, kas nozīmē, ka tas cilvēku skaits, kas to apkalpo, šobrīd sarūk, un tieši tāpēc šodien arī runāsim par to, kā tad tos cilvēkus tajā STEM ievilināt. Un tas viss par spīti tam, ka studenti pēc absolvēšanas ar visaugstāko atalgojumu ir pirmajā vietā ir lauksaimniecībā, bet, ja mēs raugāmies uz tādām plašākām jomām, tad IKT un dabas zinātnes arī ir pašā topā augšgalā. Un pie tam, principā, jaunietis pabeidzot augstskolu uzreiz pēc pabeigšanas jau saņem par 50% vairāk nekā cilvēks bez augstākās izglītības un par 30% vairāk kā attiecīgi vidēji valstī. Un, vēl viens būtisks fakts, šodien skatījos laikaziņas, iespējamība, ka šodien līs visaugstākā ir tieši šajā brīdī, un tas ir apmēram 20%, ar to ir apsveicu, bet tai pašā laikā iespēja, ka jaunietis izvēlēsies fizikas eksāmenu, ir nedaudz mazāk, tā kā drīzāk šodien uzlīs, nekā mums būs pietiekams skaits fizikas eksāmenu kārtotāju. Bet uz šīs jaukās nots noteikti ķeramies klāt pie mūsu diskusiju paneļa, pie kuras ir gan lēmēji, gan darītāji, gan arī jau labus lēmumus pieņēmušie cilvēki. Tātad cilvēki pamatā no egzaktajām jomām, bet, protams, ar plašu pieredzi izglītībā. Un kā pirmo vēlos stādīt priekšā Agitu Stūru Zariņu, Saeimas deputātu, arī Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju un ar milzīgu pieredzi izglītības jomā 20 gadi Valmieras Pārgaujas valsts ģimnāzijas direktori bijusi un arī metodiķi šobrīd. Labdien! Labdien! Patris Gustavs Rinkevičs, Rīgas Tehniskās Universitātes inženierzinātņu vidusskolas absolvents. Cilvēks, kurš izdarīs pareizo izvēli. Sveiks! Labdien! Starp citu arī starptautisks konkursu laureāts, tā kā apsveicu arī to fantastiski. Jā, paldies! Un nākotnes studijas ar TU, vai ne? Tāds šobrīd plāns, jā. Pareizā izvēle. Ļoti labi. Tālāk mēs turpinām. Artūrs Zepes, Rīgas Tehniskās Universitātes attīstības un finanšu prorektors. Artūrs ieņem ļoti daudz dažādas amatus, tā skaitā ir asociētais profesors, arī Latvijas Universitāšu asociācijas izpildirektors un man svarīgi arī Latvijas Darbdevēju konfederācijas padomes loceklis. Līdz ar to arī savā ziņā mans priekšnieks. Sveiks, Artūr! Esiet sveicināti, jā. Jā, Agris Priedīts, IT infrastruktūras uzņēmuma Adaptive vadītājs. Noteikti centīsimies izzināt, kā tad ir tā situācija, trūkst, netrūkst un ko varam darīt. Sveiks, Agri! Labdien! Un visbeidzot, Edgars Klētnieks, satiksmes ministrs padomnieks, Latvijas debašu asociācijas, ko tu domā, valdes loceklis, kā arī Kembridžas Universitātes maģistrs skaitļošanas ķīmijā. Es nezinu, kas ir skaitļošanas ķīmija, bet iespējams mēs to šodien uzzināsim. Iespējams, jā. Labdien! Katrā ziņā saruna notiks divās daļās. Pirmā daļa par STEM. Mēs precīzi noskaidrosim, kas tas ir tuvākajās minūtēs. Un pēc tam būs otrā daļa, kurā mēs, kā saka, izmantosim mākslīgo intelektu, jo, katrā ziņā neizmantot mākslīgo intelektu vai vismaz nepieminēt mākslīgo intelektu šodien Lampā nav stilīgi. Tā kā mēs arī esam uz viļņa. Un
Jums jau tagad ir iespēja, drīzumā vajadzētu parādīties kaut kur cipariem un QR kodiem. Jums ir iespēja atvērt Mentimeter un tur attiecīgi jau varat aizpildīt tādu aptauju par to, kuras no mākslīgā intelekta izvēlētajām šie 10 nākotnes profesijām jums šķiet vissaistošākās. Man pačukstēja, ka var atbildēt vairāk kā vienu profesiju. Tā kā droši sabalsojam un tad jau pēc stundas ieraudzīsim rezultātus un arī padiskutēsim, ko tad mēs tur varam saskatīt. Nu, lūk, tā kā šodien koncentrējamies uz STEM un mēģināsim saprast, kur tad mēs esam, ko mēs vēl varam paspēt izdarīt, lai tie studenti uz to fizikas eksāmenu atnāk ātrāk nekā lietus. Jā, un es arī vēlos sākt mūsu sarunu, ieliekot tos karodziņus kaut kur zemē, kas tad īsti ir STEM? Vai kāds var tā īsi izstāstīt, ko mēs ar to saprotam, ko mēs ar to, uz kurien mēs ar tos jauniešu vilinam šobrīd? Artur. Jā, šis jautājums droši vien varētu būt kā Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvim viens, uz ko es varētu atbildēt pašā sākumā. Tas ir diezgan tāds standarta apzīmējums, par ko mēs runājam. Tātad zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika, bet es pieļauju, lai cilvēkiem vieglāk saprast, pa lielam mēs runājam par inženierzinātnēm, tehnoloģiju un dabaszinātnēm, to bloku, kas nosedz visu eksakto virzienu, kur, ja jūs vēlaties nākotnē darboties ar inženierzinātnēm, tehnoloģiju ražošanu, tad jums būtu jābūt virzībai uz šo. Nu, tajā mūsu informācijas telpā arvien biežāk parādās kaut kādi papildus burti. Reizēm tas kādam ir aktuāli, lai viņš dabūtu finansējumu, bet, protams, nereti un visbiežāk tas ir saistīts ar to, ka tā integrācija starp dažādām zinātņu jomām kļūst ar vien ierastāka un, teiksim, parādās tāda apzīmējuma kā STEAM, šķiet, ka A-burts attiecīgi apzīmē tādu dizainu un mākslas elementu tajā visā, un nesen zinātniskos rakstos manī arī tādu apzīmējumu STREAM. Tātad R-burts, kurš pamatā ir par lasīšanu un spēju lasīt un rakstīt, par rakstīšanu, vai arī reizēm to mēdz apzīmēt arī kā research, kā pētniecība, kā robotics. Kā jūs skatāties uz šo, vai mums šobrīd ir jāfokusēs tieši uz STEM, gan šajā sarunā, gan arī kā valstī kopumā, vai tomēr ir būtiski skatīties nedaudz plašāk, slēgt klāt arī tās otras smadzeņu puslodes, kā mēdz teikt. Kāds ir tas jūsu strateģiskais redzējums? Mēs varam iziet varbūt tādu nelielu apli. Varbūt Stūra Zaņskundze, mēs varam sākt ar jums. Kā jūs raugaties no politiskā skatu punkta? Slēdzam klāt vēl kaut ko vai izdaram sākumā to un tad ejam tālāk kaut ko citu? Tikmēr dzīve iet uz priekšu. Tā, mēs jau varam darīt soli pa solītim un tad saprast, ka esam kaut ko nokavējuši. Ja mēs runājam par nākotnes profesijām, tad tās droši vien būs visaptverošākas un netik precīzi nofokusētas kā, inženieris kaut kādā konkrētā specialitātē vai matemātiķis. Tas noteikti prasīs plašāku redzamo lauku. Līdz ar to, teorētiski, ja mums vajag liekam to burtiņu klāt, bet neizbēgami mums ir jāskatās šīm lietām plašāk. Patrik, kā tu jūties? Tu esi cilvēks, kurš sevi tomēr var saukt par topošo STEM speciālistu. Tev tur ir tas dizains un kaut kur arī radošums klāt. Kā tu pats sevi pašvērtē šobrīd? Vai tu esi īstenis STEM perspektīvais asets, vai tomēr tu redz arī to radošo dizaina mākslas dzirksti vai ko citu klāt tajā komplektā? Man liekas, ka tā māksla tur savā ziņā noteikti ir. Jo arī inženierija, jebkādas tur programmēšana, matemātika, tur ir savā ziņā kaut kāda māksla to skaisti pasniegt, to spēst izskaidrot arī citiem, kas to varbūt nesaprot tik labi. Un bieži vien tiešām šīs problēmas, ko saskarās, ir ļoti komplexas, un tur nepietiek tikai ar lieliskām matemātikas zināšanām, tur vajag arī, piemēram, ķīmiju vai fiziku. Un varbūt tieši šis mākslas elements, tas, kas to savā ziņā apvieno kopā visu. Artur, es zinu, ka jums digitālās humanitārās un ne tikai tātad humanitāro zinātņu virziens nesen tika attīstīts RTU. Tas ir tieši domājot par to A-burtu vai tur ir kāds cits doma vēl? Es patiesībā domāju, ka A-burts ir ļoti svarīgs un droši vien digitālās humanitārās zinātnes ir tikai viens no tiem virzieniem, par ko mēs runājam, bet es gribētu uzsvērt, ka
tas STEAM burts ir ļoti svarīgs, jo tas ir radošā domāšana, viss ar to saistītais, un ja mēs paskatāmies arī nākotnē pieprasītās prasmes, viena no tām lietām ir radošums, kritiskā domāšana un tā tālāk, līdz ar ko tā ir būtiska lieta. No otras puses, gan es gribētu teikt, ka mums ir jāsaprot, ka arī tas stream, kur ir leadings un arī PISA savos testos katru gadu, bet pa gadiem skatoties 15-gadīgos jauniešus, arī skatās, kāds ir reading skills un lasīšana, un mēs redzam, ka tur Latvijai patiesībā ir liela izaicinājumi. Līdz ar ko mēs varam turpināt un iet tālāk arvien tālāk. Es pieļauju, ka drīz būs STEAM sustainability. Tas ir viens no būtiskiem jautājumiem. E-stream kā environmental. Jā, līdz ar ko jautājums par to, kā mēs tomēr varam ielikt tās būtiskās lietas, bet joprojām saglabāt fokusu, lai nebūtu tā, ka mēs ieliekam visu un tas pazaudē beigās to jēgu un nozīmi. Agri, kā ir? Ja tas darbinieks ir dabūts, tad tas radošuma elements ir izšķiroši būtisks, vai būtu labi arī, ja būtu tās pamata STEM zināšanas pietiekami? Kāds ir tas skats šobrīd no darba devēja perspektīvas? Nē, protams, ka vispusīgums ir vērtība. Par to šaubu nav. Un, ja tieši par rakstību vai runu mēs runājam, tad to jau arī tā ir arī būtiska sastāvdaļa darba ikdienā. Tāpēc to aizmirst noteikti, ka nevar. Par to ir jādomā. Un, lai tā komunikācija būtu veiksmīga, un, tā ir absolūti nepieciešamība. Bet ar to noteikti to nevar aizmirst, un par to ir jārunā. Edgar, kad tad ir bijis tas pēdējais Nobela prēmijas ieguvējs, kurš ir tīrais fiziķis vai ķīmiķis? Varbūt pirms otrā pasaules kara teikt. Man šie visu burtu, tās ABC, STEM, Steamroll vai kas būs nākamais, manuprāt, tas ir ļoti novecojis koncepts. Es personīgi neticu, ka ir fundamentāla atšķirība starp ķīmiju, fiziku, bioloģiju vai matemātiku. Un es iedošu vienu piemēru, kas man pārliecināja. Universitātē es mācījos klimata, arī studijas par klimata pārmaiņām, un te bija ļoti viens interesants jautājums. Kā mēs varējām pateikt, cik pirms 100 miljoniem bija vidējā temperatūra gaisā? Iedomājieties, cilvēki vispār tad nebija. Kā mēs to varējām pateikt? Un šajā projektā piedalījās būtībā viss. Mums ir ģeologs, kas skatījās uz klusā okeāna basēnu un teica, tātad pirms 50 miljoniem bija šis slānis, pirms 100 miljoniem bija šis slānis. Tad mums bija ķīmiķis, kas skatījās uz izotopiem, teica, tātad šajā kalcija karbonātā bija tik vairāk smagāks skābeklis nekā tas. Tad mums bija atmosfēriskais ķīmiķis, kas teica, tātad tas nozīmē no tropiskā loka līdz poliem, kad iet ūdens, iet lietus, iet nokrišņi, jo tālāk viņš iet uz poliem, jo lielāka iespēja, ka smagāks ūdens, tādā, kurā ir smagāks izotops, viņš nokritīs lejā. Līdz ar to, ja mēs zinām proporciju, cik ir tas smagais skābeklis aptuveni ap tropisko loku un uz polāro loku, mēs varam ar matemātisku modeli pateikt, ka vidējā temperatūra tad bija 19,4 grādi. Kad es to uzzināju, tas būtībā salauza visus manas priekšstats, ka ir kaut kāda atsevišķa ķīmija, ģeoloģija, fizika. Protams, tur ir kaut kāda specifika, bet dienas beigās mums tomēr jānovērtē, ka tās tiešām fundamentālās lietas, ko cilvēki ir uzzinājuši no zinātnes, nenāca no cilvēkiem, kur obligāti sevi sauc par fiziķi. Tāpēc es domāju, varbūt vienkārši izliešam to Steamroll vai citu, vienkārši tā saucam par dabas zinātnēm. Es paparocēšu nedaudz. Kaut kā, protams, tajā brīdī, kad mēs nonākam līdz tam augstākajam līmenim, kurā mēs pievienojam jaunu zināšanas pasaulē, skaidrs, ka tur tā integrācija notiek arī tāpēc, ka, lai atrastu to patiesi jauno, ir jāsavad kaut kas kopā, lai ieurptos maksimāli dziļi. Bet, teiksim, tādam, pamatskolas jaunietim, iespējams, ka ir vajadzīga kaut kāda sakārtošana pa sadaļām, lai var, kaut vai to procesu organizēt atbilstoši. Jā, manuprāt, tieši pretēji ir patiesība. Viena no lielākajām kļūdām, ko mēs arī Latvijā tagad pieļaujam, manuprāt, mēs ļoti daudz zinātniekus zaudējam tieši skolas galdā, ir tas, ka mums ir atsevišķa fizika, mums ir atsevišķa ķīmija. Atcerēsimies, ko mums ķīmijā mācīja. Kaut kādas tur kālija, bisulfāta reakcijas eksotiskas, tad tur mums 12. klasē mācīja, kur butēna, 2, 3, alkāns kaut kas. Es atvainojos, būtībā tas viss ir bezjēdzīgi. Ja mēs gribam tiešām iedvesmot bērnus, mācīties,
kļūt par kaut kā jaunu atklājējiem. Nu, man nešķiet svarīgi, ka mēs tagad, mums ir ķīmijas vai fizikas stunda, jo būtībā viss jau balstās fundamentāli uz matemātiku, viss balstās uz filozofiskiem principiem, ka ir empiriski pierādījumi, ka mēs kaut ko varam atkārtot vairākas reizes un no tā dabūt to pašu rezultātu, tas nozīmē, tas ir patiesi. Un, apstieties arī aptaujās, ķīmijas priekšmets ir viszemāk novērtēts, tāpēc, ka viņi māca ļoti garlaicīgi. Man liekas, ja es pēc tam varu vairāk to pastāstīt, man liekas, mēs varam daudz labākā veidā mācīt ķīmiju, pieņemsim arī iekļaujot tur vēsturi iekšā. Es ar vienu piemēru ātriedot. Ko es darītu ar ķīmijas stundām? Es mācību grāmatā kaut kur 80% vielas izmestu ārā. Es izmestu ārā visus tos skābos oksīdus, visus tos alkānus tādā garā. Un es pastāstītu vienu interesantu piemēru. 100 000 gadu laikā, kad ir bijusi cilvēks, mēs visi esam paļaujušies to, ka lietas deg. Ir tāda maģiska lieta kā gaiss, kaut kas tajā ir iekšā, un tas liek kaut kam degt. Notiek kaut kas labs. Bet tad pēkšņi ap 18. gadsimtu bija viens tāds francūzis ar parūku, kurš izdomāja, ka ja es paņemu dzīvsudraba oksīdu un es to kārtīgi sakarsēšu, es atradīšu tur vienu interesantu lietu. Pēkšņi ir kaut kāda gāze. Un nedomājieties, ko tas nozīmē. Ir cilvēks, kurš lasīja, ko tur Platons teica iepriekš, ko tur teica viduslaikos visi tie mūki, vai ne? Un pēkšņi viņš ir atklājis, kas ir gāze, kas ir skābeklis. Un es vairāk gribētu, lai skolēniem māca vienkārši iejūties tā cilvēka perspektīvā. Jūs esat atradis kaut ko, kas iepriekš ir bijusi pilnīgi mistērija. Un es labāk gribētu izstāstīt šo stāstu. Es labāk gribētu izstāstīt, kāpēc šis francūzis Lavoisier, ja nemaldos, kāpēc viņš vispār sāka nodarboties, kāds viņa dzīves stāsts, kas viņu iedvesmoja, kādā veidā viņš vispār iedomājās kaut ko sakarsējot, izdalīsies gāzi, ja neviens to iepriekš nav darījis. Un man liekas, tādi stāsti ir daudz interesantāki nekā kaut kādas tur molāras attiecības, tur rēķināšana, visādas tur rēbus, matemātiskās mīklas, ko mēs vienkārši dodam 7. klasniekiem, kuri 8 no rīta nāk uz skolu, un pirmā lieta, ko viņi redz, ir kaut kāda šāda matemātiska grāmatvedība. Es to visu aizvietotu vairāk ar stāstu, ar iedvesmu, ka mums ir zinātnieki, viņi būtībā ir pasaules supervaroņi. Super! Paldies! Paldies, ejam izpratnes virzienā. Sākam varbūt to mūsu sarunu ar to, ka saprotam, kur mēs esam. Mēs uzzinājām to, ka ķīmijas materiāli diezgan ievērojami jāmaina. Tas ir pirmais karodziņš, ko mēs iespraužam. Apskatīju šodien dažus ziņu virsrakstus. Tagad pēdējais laiks ir bijis eksāmena laiks, līdz ar to daudz diezgan ir ziņu par šo tematu. Ne visas ļoti iepriecinošas. Viena ziņa ir, ka 9. klases eksāmena rezultāti apliecina, ka joprojām zemākais zināšanu līmenis ir matemātikā. Kas tur ir tie iemesli? Varbūt, ka varam sākt ar Agitu, kā ar pieredzējušu izglītības jomas cilvēku. Jā, pirms matemātikas es papildināšu jau runātāju. Man liekas, ka tā viena no lielajām izglītības problēmām ir tā, ka mums ir jāmaina domāšana, kāpēc mēs ejam uz skolu un ko mēs darām skolā. Jo es nezinu, vai jūs no skolas atceraties, bet es no pedagoģiskās vides ir ārprātīgs stress skolā, jo mums tā saturs ir virzīts uz eksāmenu. Tā kā šito tev prasīs eksāmenā, šito tev varbūt vajadzēs eksāmenā, un te vairs nav vieta stāstam un iedvesmai. Viss ir tādā zināmā stresa stāvoklī, ja šito, gan tas skolotājs, jo savā ziņā jau arī viņa darba novērtējums ir, kā manējie ir nokārtojuši eksāmenu, gan arī tas skolēns, jo viņam tad, kur tad viņš tālāk stāsies, un mēs tāda izglītības sistēma, tā kā tāda eksaminācijas sistēma. Un tā ir milzīga atšķirība par iedvesmu un par interesi. Un runājot par matemātiku ir līdzīgi. Tas, ar ko Latvija var lepoties un kas varbūt salīdzinoši maz ir izskanējis, projekts Skola 2030, mēs ļoti bieži dzirdam ar tādu sliktu, nievājošu attieksmi, bet patiesi labais, ko šis projekts ir izdarījis, ir vairākas lietas, un viena no tām mums ir pasaules līmeņa mācību standarts. Mums tiešām ir augsti kvalitatīvi izstrādāts standarts. Ir cita lieta,
vai mēs šo standartu, protams, realizēt dzīvē. Vai mums ir materiāli, vai mums ir pedagogi, kas var to pacelt, un tad ir virkne problēma, ar kurām ir jātiek galā, bet ir valsts, kuras mūs apskauž par šo standartu, un te ir arī savā ziņā atbildē matemātikai, ka mēs to latiņu esam uzlikuši augstu. Tas ir labi, bet mēs neesam precīzi iekartējuši, kā mums tikt līdz tai latiņai. Kāda piebilda par matemātiku? Varbūt nedaudz par to, arī nedaudz par ķīmiju tieši, ka, protams, ir ļoti svarīgi iedvesmot skolēnus, un arī man tieši sāku matemātiku tā padziļinātāk interesēties tieši no ļoti lielisks skolotājs, kas man bija 6. klasē, kas man spēja iedvesmot, kāpēc šī matemātika ir interesanta. Taču, manuprāt, ir ļoti tiešām svarīgi arī, ka skolēni mācās šo sauso vielu, jo tie tomēr ir pamati. Tas ir pats pamats gan ķīmijai, gan fizikai, gan matemātikai, kas ir jāzina ļoti labi, lai spētu vēlāk izveidot arī ļoti augstu kvalificētus speciālistus. Un, ja mums nav šī pamata, tad nevar jūs kā būvēt neko tālāk. Un savā ziņā tas arī varbūt nedaudz ir mans komentārs par skolu 2030, ka, protams, mums ir tagad savā ziņā ļoti interesanta matemātikas programma. Īpaši vidusskolā viņa ir elementi arī no augstskolas, kas agrāk bija tikai augstskolā, kā, piemēram, matemātiskā analīze un analītiskā ģeometrija. Taču tāpat laikā ir jautājums, vai tie cilvēki, kas tagad, piemēram, vidusskolā sāk viņu mācīties, vai viņiem šie pamati ir bijuši pietiekami labi, lai viņi varētu sākt tā pēkšņi vidusskolā tagad ķerties pie šīs augstākās matemātikas. Un tā, manuprāt, arī diezgan liela problēma, ka bieži vien šie cilvēki kaut kādā brīdī, ielaiž, vai viņiem ir slinkums, vai kaut kas tāds, kad viņi nav īpaši interesēti mācīties, piemēram, matemātiku, un tad viņiem vēlāk, kad viņi nonāk pie šīs pasaules līmeņa programmas, viņiem ir ārkārtīgi sarežģīti, viņi jūtas pilnīgi pazuduši, viņi nesaprot, kam to vajag. Un tā arī ir varbūt viena lieta, kas tomēr ko mēģina laikam pamazām ieviest gan matemātikas eksāmeni, gan visu sistēmu mēģina pastāstīt skolēniem, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc tas ir svarīgi. Taču, manuprāt, tas varbūt netiek īpaši pārdomāti vai sistemātiski nodots šiem skolēniem. Edgaram, kāda īsa replika? Es varu papildināt tieši. Bērni pusauģi, viņi nezina, kas viņiem būs nākotnē svarīgs. Viņi nav pieauguši. Tāpēc man liekas, ka, ja es varētu arī, es ceru, ka man jau neviens to neatļaus nekad darīt, bet ja es varētu arī matemātikas stundas mācību vielu izmainīt. Es ceru, ka visi kolēģi te ir pieraksti jau visus. Es vismaz 20% atvēlētu tieši matemātikas pārdošanai bērniem. Es pieņemsim parādītu grafiku, teikt, paskatīsimies centralizēto eksāmenu iznākums matemātikā, cik ļoti viņš korelē ar ienākumu līmeni. Ja jūs gribat Xbox jaunu, un ja jūs gan jau gribat, lai jūsu vidējie ienākumi ir vismaz par 100 eiro vairāk, tad gadu laikā jūs mierīgi varēsiet nopirkt Xbox, varbūt televizoru, vai jūs tiešām vēlaties būt nabagi. Jo vienkārši tāda ir realitāte, tāda ir pasaule. Ja jūs nezināsiet matemātiku, jūs gan jau iekritīsiet ātro kredītu slazdos, jūs nedabūsiet tik labu darbu, un varbūt arī jūs būsiet dzīvē nelaimīgāks. Domāju, es arī varētu kaut kā tādu pētījumu atrast. Tāpēc man liekas, mums vairāk ir jāpārdod tieši, ka matemātika ir svarīga. Un pēc tam mēs varam sākt bērniem rādīt tos 3 stūrus un likt viņiem rēķināt leņķus. Super, ja par to, kāpēc matemātika ir svarīga, mēs noteikti arī parunāsim vēl un kā par to veicināt. Man ir tomēr viens komentārs, lai cik ļoti es Edgaram piekrītu par to, ka jaunieši ir jāinteresē, bet tomēr mēs nedrīkstam pārspīlēt ar šo te lietu, jo tu vari pārdot ar reklāmu daudzas lietas, bet dienas beigās tev ir jautājums par to kvalitāti, un tev ir jāsabalansē šīs te divas lietas. Es pilnībā piekrītu, ka ir jāliek uzsvars, ka tev ir jāieinteresē, jo ja jaunieti tu neesi ieinteresējis, tev visdrīzākais viņam nebūs motivācija, lai vai kāds tur ir tas kvalitātes saturs. Bet es domāju, ka mums ir jāskatās un paralēli jāstrādā pie šīm te abām lietām. Un savukārt tas kvalitātes jautājums, tas jau ir jautājums par pieejamiem skolotājiem, to, ko arī Agita minēja iepriekš. Būsim godīgi, tas ir jautājums arī par skolu tīklu un ar to visu saistītajām lietām, jo mums ir ierobežota resursi. Un dienas beigās mēs saprotam, mums ir jāskatās uz šīm te lietām abām paralēli. Gan skolēnu ieinteresēšana visā šajā te lietā, bet tomēr ir nepieciešams nodrošināt
nodrošināt valstī to kvalitāti, kas, diemžēl, šobrīd ir izaicinājums. Ir īpaši, ja mēs skatāmies uz tiem skolu rezultātiem, kas ir ārpus Rīgas un tā tālāk, mēs redzam, ka, diemžēl, mēs nespējam nodrošināt vienlīdz augstu līmeni visā Latvijā. Mēs varam runāt par matemātiku, mēs varam runāt par ķīmiju, fiziku, paskatieties, cik daudz skolās ir pieejami ķīmija 2, fizika 2, kas ir augstākā līmeņa ķīmija un fizika, kas nozīmē, ka pat daļai bērnu, pat ja mēs viņus būsim ieinteresējuši, mēs vienkārši būsim izslēguši viņus no tās sistēmas, jo viņiem nav pieejami šī lieta. Jādomā, manuprāt, par abām lietām kompleksu. Man replika vēl arī pa vidu esot, es ar laikam sliekšos virzienā, kad mēs varam pārdot, un tas ir jādara. To mēs noteikti varam darīt labāk, bet realitāte ir tāda, ka dzīve ir grūta, un nevajag manīt bērnus jau jaunā vecumā, kad viss būs labi un viss ies viegli, un tāpēc, ja mēs kaut ko iepārdodam, tam ir jāsako līdzi, tāpēc, visa tā STEM priekšmeta būtība jau pēc savas loģikas ir tomēr, ka mēs mācām gudrus cilvēkus būt, attīstīt viņu smadzenes. Un, lai kaut ko tādu darītu, protams, kad ir jāpacenšās. Līdz ar to būs tā minētā sausā viela, un viņa būs jādara. Un ja kāds gribēs iet kaut kur, pēc tam vēl nozarē iekšā kaut kādā virzienā konkrētā, tad būs vajadzīga arī tā sausā viela. Kamēr mēs ejam virspusēji, mums it kā nesaskarās tās pasaules, bet līdz ko mēs iesim kaut kādu problēmu īstā risināšanā dziļumā, mums būs vajadzīgas arī tās sausās lietas. Jā. Viens piemērs. 8. klasē sāk mācīties ķīmiju. Un pirmā stunda ir apmēram šāda, ka tev ir jāaiziet uz māju, jāizkrāmē viss, kas tev virtuvē ir lietošanā, redzamībā, un jāatnāk uz skolu ar ziņu, kas no tā visa ir saistīts ar ķīmiju. Un tad visu ir tu jāatnes. Ziņa par to, ko tu tur esi atradis, jo sākumā tās pirmais priekšstats bērnam ir, ka ķīmija, tas ir kaut kas slikts, ķīmisks, kaitīgs un tā tālāk. Un tas pirmais priekšstats par to, ka īstenībā viss, kas tev ir apkārt, tad ir ķīmija. Un tās pirmās stundas ir ļoti, ļoti interesants, un tur tiešām acis spīd, un tā interese ir radīta. Tas, kur sākas problēmas, ir tajā, ko jūs teicāt, ka dzīve grūta. Un ir kaut kādā brīdī, kur man ir jāpiespiežās, man ir jāsāk domāt, man ir jāsāk rēķināt. Un tajā brīdī tā motivācija, tā smuki iet uz leju. Es zinu, ka es izklausīšos tagad veca, bet te ir arī stāsts par darba tikumu, par darbu, par to, ka tev kaut kad ir jāpiespiežās, tev ir arī kaut kas jāizdara, ka viss nav tik viegli, kā varbūt bērnu dārzā. Es vēl vienu tēmu iesviedīšu, lai saprastu, kur mēs esam. Pagājušais gads, gan es neesmu jaunākos datus apskatījies, 747 fizikas eksāmenu kārtotāji no šķiet kā 13,000 jauniešu. Skaidrs, ka maz, bet cik daudz vairāk vajag? Teiksim, lai mēs saprotam, cik vajadzētu vairāk, lai kārto eksāmenu. Tādā veidā droši vien ir izrādot motivāciju, kad ir vēlme kaut ko tajā virzienā padziļināt, tiešām darīt. Nevis kārtošanas pēc, jo skaidrs, ka arī no darbdevēja puses mēs esam rosinājuši, ka vajag obligāti kādu no šiem eksāmeniem kārtot, lai vienkārši arī saprastu vispār metriski, kas mums valstī notiek. Bet teiksim, ja ir šī motivācija izvēlēties tieši šo eksāmenu, jo skaidrs, ka tas vismaz tādā, man liekas, jauniešu uztverē ir grūtākais no dabasināja bioloģija, tā ir populārākā, un tad fizika ir tā vismazāk populārā. Iespējams arī tāpēc minējums tīri, bet jā, cik vajadzētu? Teiksim, kā jūs teicāt? Es tomēr tā atļaušos sākt šeit, jo es domāju, ka, protams, jautājums ir par to, vai ir ļoti labi uzspiest kaut kā to eksāmenu, bet es domāju, reāli 12. klases beigās skolēniem būtu jākārto vismaz viens ķīmija, fizika vai bioloģija, nevis tādēļ, lai viņi tur obligāti kārtot šo lietu, bet lai viņi tomēr nedaudz saprastu, kas ir elektrība, kāpēc rodās zibens un citas lietas, un lai nelasītu spoku vai kādus citus stāstīņus un nedomātu, ka tas noteikti tā ir, ka kāds burvis tikko to ir uzbūris. Ja? Tikai es domāju, tas būtu gala rezultāts, par ko mēs runājam. Piebildu kādu? Vismaz 10 reizes vairāk, man liekas, būtu labs. Bet šitā ir interesanti, kā mēs varam izmērīt, cik veiksmīgi vispār izglītības sistēma. Viena lieta mēs skatāmies, cik no šiem jauniešiem pēc tam aiziet uz augstskolu, tad studēt, cik no viņiem izkrīt, pēc tam tur iet uz pētniecības grupām. Bet, man liekas, mēs par vienu lietu aizmirstam, ir visi tie, kas nestudēs vispār zinātnes, vai viņi ir kļuvuši par izglītotiem cilvēkiem zinātnē. Un es iedošu atkal vienu piemēru. Pārrakstīsim tagad bioloģijas mācību grāmatu.
Nu, tas, ko es nedarītu, es neliktu mācīties bērniem, kas ir tie kaulu nosaukumi, visas tās augu, ciltis, dzimtes, vai kas tur bija, kāda ir tur ģenealoģiska atšķirības, tur rapšiem vai kaut kādas tur pļavas puķi. Rožu dzimta C4, C4, A2, G2. Nu, to es, diemžēl, neatceros. Bet tas, ko es tā vietā darītu, ir, es paņemtu 1 mēnesi un mācītu tīri pa vakcīnām. Es pastāstīju, kā vēsturiski mēs vakcīnas esam atklājuši. Es izietu cauri visiem piemēriem, tā skaitā Covidam, pateikt, paskatieties, kāda ir statistika uz stabiņiem. Ja nebūtu vakcīnas, tik papildus 100 miljoni cilvēku nomirtu. Es arī parādītu, kā mēs pārbaudām, kā tās vakcīnas ir, vai viņas tiešām ir drošas cilvēkiem, cik tas zinātniskais process ir tik ilgs, lai mēs vispār kaut ko varētu apstiprināt, lai pēc tam var ar šļirts iedurt cilvēkam rokā. Un man liekas, ja mēs tādu izpratni vienkārši iedot skolēniem, es teiktu tā, ja tas būtu darīts pirms 10 gadiem, tad vakcinācijas apjoms Latvijā proporcijā būtu bijis daudz augstāks. Un dienas beigās, man liekas, tas jau ir tā lielā pievienotā vērtība, ka mums nav kaut kādi vakcīnu skeptiķi vai cilvēki, kuri tic burvestībām. Ja? Un mums atkal vajag izmest ārā šīs nomenklatūras. Un es arī teikšu, arī tās sausās lietas vajag izmest ārā. Jo realistiski lielākā daļa cilvēku neturpinās mācīties zinātnes. Bet tas, kas man ir svarīgi, ka viņi kā pilsoņi ir izglītoti un tiešām nav aprobežoti zinātnē. Nedaudz komentāru tieši par bioloģiju, ka bioloģijas stundās, vismaz kā man pieredze, un kā esmu dzirdējis no citu cilvēku pieredzes, kad nemaz nav jāmācās šie nosaukumi konkrētiem kauliem vai konkrētiem augiem, latīniskie nosaukumi, tas arī tur nemaz nav. Tur tieši arī stāsta gan par vakcīnām, gan kā tas tiek izveidots, gan kā vispār darbojas cilvēku vai dzīvnieku vai augu ķermeņi. Bet atkal mazliet par to sauso tēmu ir tas, ka jā, tas lielākajai daļai nebūs vajadzīgs. Taču tāpat laikā, ja mēs to nemācīsim, tad tiem cilvēkiem, kas tiešām interesē, tas nedaudz nogalinās to viņu interesi. Jo bieži vien šīs stundas tā vieta, kur viņi spēj attīstīt tieši savu interesi, jo ja viņš jau viņam ir tas āķis tajā tēmā, viņam gribās uzzināt vairāk to. Un ja viņš ies uz tām stundām, un viņam tur tikai mācīs to pašu minimumu, kuru viņš jau sen zina, jau tur, 5 gadus viņš to zina, tad viņam gluži vienkārši nomirst tā interese. Viņam liksies, ka, ja tas ir viss, kas tur ir, Es domāju, mums nevajag obligāti nonākt galējībās. Tas, ko es vairāk saku, protams, ir jāsaprot kaut kāda fundamentāla principa. Ķīmijā par atomisko teoriju, par periodisko tabulu, protams, būs jāturpina mācīt. Par to vispār nav nekāda šauba, bet ir bioloģijā, anatomija, šīs nomenklatūra. Mēs tur runājam par to, kā tur sēnes atšķiras no cilvēkiem tādā garā. Man liekas, ka tās lietas var pieminēt. Bet es vairāk tieši skatītos, kas sabiedrībai ir vērtīgāks. Ko īsti nozīmē tas, ka cilvēks, kurš nav zinātnieks, zina zinātni. Un ja arī mēs skatāmies, cik tur bija pāris 11,000 pret kaut kur 100, 700 eksāmenu licencēm, tad mums arī jāsaprot. Nav jau tā obligāti, ka mums vajag tur sākt ražot pēc iespējas vairāk arī fiziķus. Mums arī vajag tādu izglītotu sabiedrību. Un ir garlaicīgi tagad ķīmijas, bioloģijas, fizikas stundās. Un tur ir garlaicīgi tāpēc, ka tur ir pārāk daudz sausās vielas. Un tur tā vietā vajag stāstīt, manuprāt, stāstus, narratīvas, rādīt vairāk kaut kādus TikToks varbūt vai video. Un es domāju, tad vairāk arī cilvēki varbūt pat iedvesmosies un kļūs par fiziķiem. Un pat ja tā nebūs, labāk ir kaut ko pamēģināt. Es domāju, ka šajā debatē skaidrs, ka mums jau iet kā 3. reizi. Es domāju, ka tur noteikti būtu jāslēg katram jāprāt, ko mēs katrs domājam par to precīzi. Un iespējams, ka jums ir daudz kas kopīgs patiesībā tajā, kā jūs to skatāties. Bet tam droši vien vajadzētu vēl kādu sarunu. Agit, jūs gribētu vēl kaut ko pieminēt? Es savā ziņā nepiekrītu, ka ir garlaicīgi, jo mēs taču zinām no skolas, kuri priekšmeti mums patika. Mums patika tie, kuriem bija foršs skolotājs. Vienalga, nevis varbūt vēsturi kā zinātne man interesē, bet man interesē, kā skolotājs to pasniedz. Un te jau ir tā atslēga. Te ir tas skolotājs, ir tā atslēga, kas var nokaut interesi un kas gluži otrādi var kaut ko ļoti garlaicīgu sausu. Man ieinteresē. Labi, iespraužam vēl dažus karodziņus. Artur, kāda situācija ar to atbirumu ir? Es saprotu, ka ļoti labi nav, bet es pieņemu, ka tas ir viens no lielajiem izaicinājumiem, ka mums šobrīd augstskolas nonāk cilvēki, kuri īsti nav gatavi tur būt. Kā ir? Es ļoti vienkāršoju šobrīd. Bet, Jā, tu vienkāršo, bet es varbūt tās papildināšu ar statistiku. Jo, kā ir ļoti interesanta statistika, kas man patīk. Ja mēs paskatāmies salīdzinot OECD, mums ir ļoti augstas rādītājs tiem, kas iestājās inženieru zinātnē. Mēs esam virs vidējā. Bet ja mēs paskatāmies to
to pašu OECD rādītāji, tikai cik absolvē, mēs esam krietni zem OECD vidējā, kas dienas beigās nozīmē, mums izdodās kaut kā dabūt tos skolēnus inženierzinātnēs ļoti bieži, vai nu tās ir budžeta vietas, vai vēl kaut kādas papildus lietas, kas viņus tajā brīdī motivē, bet dienas beigās viņi nav gatavi. Nu, to mēs redzam šajā brīdī, kas nozīmē, ka viņi vienkārši krīt ārā. Un tur ir jautājums par to, ko mēs varam darīt. Es teikšu godīgi, Rīgas Tehniskā universitāte šajā brīdī pilnībā arī kontekstā ar jauno finansēšanas modeli ir pieņēmusi lēmumu, ka mums labāk ir nodrošināt mazāku studentu skaitu, bet nodrošināt lielāku kvalitāti uz to vienu studentu, kurā mēs liekam naudu iekšā. Mēs pat esam pareicinājuši un pamodelējuši. Mēs diezgan matemātiski varam pierādīt, ka mēs nodrošināsim pat vairāk absolventus tautsēmniecībai, kas realitātē nozīmē valsts būs plānveidīgāk un konkrētāk ieguldījis finansējumu, lai iet uz rezultātu. Tāpēc es teiktu, ir jādomā droši vien par to, kā nodrošināt lielāku kvalitāti uz vienu studentu, kas mācās tajā jomā, bet tomēr paralēli mums ir jāatcerās, un te laikam tā Edgara pieminētā lieta gan ir vietā, mums ir jādomā, kā ieinteresēt skolēnus, sākot no 1. klases, domāt caur interešu izglītību, caur citām lietām, lai viņiem dabiski palielinātos interese, kas motivēs viņus mācīties, un iespējams, ka tā lielā papildus motivācija viņiem studēt nākotnē tomēr nāks kontekstā ar to pamatu komplektu zināšanās, kas ļaus viņiem absolvēt. Super. Pie šī noteikti pieķeramies vēl pavisam īsi Agitai. Ziņa pirms 2 dienām. Delfi virsraksts šogad fizikas skolotāja viena pabeigusi. Es domāju, ka varam arī viņai aplaudēt. Tiešām Alisa Stūra no Valmieras, starp citu, tiešām aplaus. Nav radinieks. Vienīgā fizikas skolotāja aplaus tiešām viņai, ka viņa ir izvēlējusies šo. Tiešām no sirds paldies viņai par to. Viens cilvēks. Delfi kaut ko nav sapratuši, vai tiešām ir tā, kā viņi raksta? Nu, ir labas un ziņas, sliktas ziņas. Sliktas, ka tas ir fakts. Un labas, ja tas spēj mierināt, ka šāda problēma ir visā Eiropā. Nu, tā kā mēs neesam Latvija kaut kādi unikālie, vienīgie. Jā, tā ir milzīga problēma. Kā jūs teicu, tas pedagogs ir tā atslēga, bet tie jaunie. Nu, man ir mazliet cita pieredze, jo tad, kad es strādāju skolā, man bija 20% tieši jaunie skolotāji, bet jāatzīst, ka tas bija ārkārtīgi mērķtiecīgs darbs, un par to, ko mēs jau te sākumā mazliet runājām, man, piemēram, bija viens skolotājs, jauns Džeks, kurš mācīja gan matemātiku, gan fiziku. Un tie bija pavisam citi rezultāti tajā klasē. Tāpēc, ka skolēniem ir kaut kādi tādi priekšstati, tagad es mācos matemātiku, un tagad es mācos fiziku, bet tā formula no matemātikas man šitien tā kā nederēs. Un viņiem ir tam pieaugušajam mazliet tā robeža ir jānojauc, ka tas jau ir tas pats, ko tu mācies. Un ja tas skolotājs ir viens, es tagad pārlicu mazliet uz citu tēmu, bet ja tas skolotājs ir viens, tad viņš saprot, ka to, ko es mācīju, to tēmu matemātikā, es varu stiprināt tālāk fizikā, un ja viņš vēl sarunātos ar ķīmijas skolotāju, ja viņam būtu laiku sarunāties, tad tas rezultāts būtu vēl labāks. Jā, bet man nav zelta atslēdziņas, kur dabūt vairākus stūris, kas mācās fiziku. Jā. Zin kā, Rihard, droši vien, man liekas, ka tas lielais izaicinājums varbūt tās ir nevis tajā, ka šogad ir viens tas, ka tā ir katru gadu pēdējos un ka visdrīzākais paskatoties statistiku, mēs redzam, ka arī turpmākos 4 gadus mēs varēsim runāt par tieši tādu pašu dinamiku, un tā, manuprāt, ir lielākā problēma. Līdz ar ko visdrīzākais mums ir jāsāk domāt, kā mēs risinam, un droši vien te ir jādomā par dažādiem neordināriem risinājumiem, un man patiesībā pateikt, ka ir dažas lietas, tāpat iespējamā misija, kas dod iespēju studentiem, kas iepriekš mācījušies, piemēram, vai šobrīd mācās eksaktās zinātnes, papildināt ar nelielu komplektu, ātrs kurs un nodrošināt viņiem iespēju iet strādāt un mācīt matemātiku, ķīmiju un fiziku. Mums ir arvien vairāk un vairāk jādomā, kādā veidā mēs nodrošināsim izmantojot neordināros risinājumus, jo te droši vien tāda viena diskusija uz sitienu nepalīdzēs. Tā problēma mums būs vēl 4-5 gadi. Un paralēli joprojām tas pats, ko mēs runājām iepriekš, skolu tīkls, atalgojums un visas pārējās lietas, kas mudinās tos jauniešus arvien vairāk izvēlēties šo profesiju.
Jā, un kādreiz liekas, ka tā palīdzēšana jauniem skolotājiem, jo tas sastika arī diezgan bēdīgi. Pirmajos 5 gados atbirst gan liels jauno pedagoģu skaits. Tad vienai Alisei palīdzēt, domāju, ka valsts varētu apņemties, jo nav grūti identificēt, kur tā ir. Tur personas kodu var sameklēt, Valmierā nav. Es saprotu, ka ir vairāk zariņas vai stūris, bet attiecīgi Alisa noteikti varētu atrast un tiešām palīdzēt viņai tikt tālāk par 5 gadiem šajā jomā. Bet par to iespējams mums vēl būs iespēja parunāt, kā tieši to izdarīt. Pēdējais pieturas punkts tajā esošā situācijas izpratnē. Agri, kā tad ir no tā darba tirgus perspektīvas? Skaidrs, ka viss statistika rāda, ka vajag tos cilvēkus. Kāda ir sajūta darba devējam, ieliekot to sludinājumu kaut kur? Mēs te iepriekš vakardien runājām par to, kā mākslīgais intelekts apstrādā CV, un tad HR speciālisti vienkārši teica, ka to CV ir tik maz, ka nekādu mākslīgo intelektu nevajag. Tos 10 CV var pārlapot arī diezgan ātri pats speciālists. Faktiski tā arī ir, jā. Tā situācija tieši tāpatās ar kādu tā perspektīvu ir nākotnē. Viņa ar katru gadu paliek arvien sliktāk. Ja liekas jau, ka tagad ir slikti, tad, iespējams, nākamajā gadā būs vēl sliktāk. Runāt faktiski par kaut kādu, kā tagad jau runā par darba devēju vai darba ņēmēju tirgu, tur arī sāk lietas mainīties. Mēs faktiski skatāmies otrā virzienā. Ja tam ir tāda, piemēram, kā sludinājumi, tad ļoti bieži tur pat nav atsaucība tādam vispār vairs. Tev ir jau jāmeklē ārpus kārtas kaut kāda risinājuma un kaut kāda inovatīva pieejama, kā tu vari tikt līdz tam darbiniekam. Jo darbinieki trūkst katastrofāli. Protams, tas atšķirās no nozares, bet STEM nozarēs tas ir, protams, vēl izteiktāk. Un tāda ir tā realitāte. Tur mēs esam šobrīd. Jā. Šī ir laba ziņa, ne slikta ziņa, bet arī reizē laba ziņa tiem topošajiem darbiniekiem, jo viņi būs, kā saka, kā zelta oliņas, kuras... Jā, vietas pagaidām izskatās, ka pietiks visiem. Tā tiešām laba ziņa. Vēl viena laba ziņa. Latvijā 92% skolēni sasnieguši pamatu un augstāku līmeni radošajā domāšanā, kas ir ievērojami vairāk nekā vidēji ECO. Tas ir OECD valstu līmenī, kur 78% tā kā, redz, kā tas A burts tajā burtu virknējumā, no kura mēs saprotam, atsakamies. Tomēr mums ir gana labs. Ir kāds varbūt skaidrojums, kāpēc? Kāpēc mums tik labi tajā ir veicies? Kāpēc mēs tik radoši? Jā, māk izdzīvot. Kā saka, latvietis prot domāt, bet ne obligāti kaut ko izdarīt. Es domāju, varbūt tas iemesls. Es atkal atgriezīšos pie vienas lietas. Pašā sākumā, kā arī minēju, kāds nāks, ka Nobela prēmijas tagad īsti vairs nesaklīt obligāti fizikas vai bioloģijas disciplīnu. Es arī domāju, ka augstskolās nevajag mums atsevišķu bioloģijas, ķīmijas fakultāti. Ja mēs runājam, pieņemsim par mašīnu mācīšanos. Tagad vairs nebūs, tikko apvienoju. Ļoti labi, jā. Tas, ko es redzu, ir, mums arī vajag filologus iesaistīt. Ja mēs runājam par mašīnu mācīšanos, tiem lielajiem valodu modeļiem, mums arī vajag biologus reizē iesaistīt, jo ir ļoti liels potenciāls tieši jaunu zāļu atklāšanai. Es varbūt redzu, ka ne gluži studenti ir katrs savā fakultātē, bet viņi vienkārši kopā sanāks kaut kādu vienu projektu. Un tad jau arī, kāpēc filologs nevarētu papildus iegūt kaut kādu STEM, STEAM vai STIROL kvalifikāciju? Es domāju, tas ir pilnīgi iespējams. Bet es drīkst atbildēt uz iepriekšējo jautājumu par skolotājiem. Būsim atklāti, te ir tikai viens risinājums iespējams. Un tas ir vienkārši sapiķot viņiem daudz vairāk nekā privātais tirgus piedāvās attiecīgā profesijā. Ja mums ir talantīgs cilvēks, kas tur iet uz SSI un pēc tam iet strādāt uz ātriem kredītiem, es skatītos, cik attiecīgi tas cilvēks saņemt ātrijos kredītos un tikpat daudz maksātu, lai tas cilvēks brauc uz Jelgavu vai citur uz reģioniem māca ekonomiku un matemātiku. Es tiešām nezinu, vai tur ir citi varianti. Man liekas, ka tā strādā brīvais tirgus. Mēs zinām, komunisms nestrādā, plānveida ekonomika nestrādā. Mums vienkārši jāstrādā pēc tādiem līdzīgiem principiem. Starp citu, piebildu pie šī. Scenārijā bija rakstīts, ka arī drīkst izteikt savu viedokli. Starp citu, pētījumi pat rādīja to, ka atmetēs padomju laikos skolotājs nozīmēs konkrētām vietām. Attiecīgi, un tad visticamāk viņi tur apprecējās, piedzima bērni, viņi tur arī palika. Un līdz ar to pastāvēja ļoti reāla iespēja, ka izcils skolotājs varēja nonākt vistālākajā Latvijas skolā, kas šobrīd tirgus apstākļos un tajā pieprasījumā visticamāk nenotiktu. Un
Līdz ar to, kā šie cilvēki, es pat godīgi sakot, teikšu, reāli mirst, nevis pat aiziet pensijā, jo viņi tur tiek turēti līdz kā saka, galam, palielinājās ar nevienlīdzības starp centra un lauku skolām tajos rezultātos. Var tur zināmu sakarību redzēt tajā, kā šie cilvēki aiziet no darba tirgus un tā nevienlīdzības starp lauku un pilsētas skolām nedaudz palielinās. Tā ir realitāte tiešām, ka tirgus dara savu. Bet tagad es kā īstenis latvietis 30 vai 40 minūtes esam norunājuši, kā ir, cik slikti vai labi, tad tagad 20 minūtēs jāsaroja, ko darīt. Un man ir tādas divas lielās tēmas, ko jūs jau arī pieminējāt, pedagogi un popularizēšana. Varam sākt ar popularizēšanu, varbūt, jo par to mēs runājām vairāk, bet pirms tam domāju, ka tas mērķis, ka mēs gribam būt starp top 10 OECD valstīm, droši vien ir tas, pie kā mēs turamies šajā izglītības jomā. Un tāpēc gribu pavaicāt Patrikam, ko tad vajag darīt tavuprāt? Kas tavu dzīvi būtu padarījis vēl lieliskāku? Skaidrs, ka tu esi nedaudz izņēmums, jo tu esi mācījies izcilā skolā, bet, jebkurā gadījumā tu iespējams zini, kā iet tavām paziņām no sākuma skolas laika, un kas tavuprāt būtu primāri darāmās lietas? Arī noteikti viena no svarīgākajām lietām būtu tiešām finansējuma palielināšana pedagogiem, jo gluži vienkārši, skatīties, piemēram, kaut kādas programmēšanas skolotāju, viņam nozarē maksā 10 reizes vairāk. Viņam, vienkārši lielākā daļa programmēšanas skolotāju, kurā gadījumā strādā nozarē un tikai piestrādā skolā. Tāpēc tas ir daļai jautājums gan par algām, gan arī par to prestižu celšanu. Jo ir kaut kādā veidā, es gan precīzi nezinu, kā to varētu izdarīt, taču ir jāizveido cilvēkiem, īpaši jauniem cilvēkiem, šī sajūta, ka skolā strādāt ir forši, ka tas ir ļoti vajadzīgs un ka tas ir tā vērts, ka viņi spēs to izdarīt. Viņiem jāiedod šī ticība sev. Savā mācību laikā, sākot no paša sākuma līdz tam brīdim, kur tu esi tagad, ir bijis kāds brīdis, kad tu vēl kaut ko gribēji vairāk par kādā tēmā, kāda papildus iespējas, kuras tev nebija šobrīd? Grūti jau tā izdomāt, ko būtu gribējies, ka nebija, bet... Man liekas, man diezgan labi paveicās arī tieši šī pamatskolā, kad sāk strādāt skolā viena ļoti liels matemātikas skolotāja, un es pie viņas gāju vēl papildus privātu stundām tieši matemātiku mācīties. Tādā ziņā man tiešām paveicās tajā laikā, bet tā, es domāju, tas arī ir diezgan reti, kad skolotāji paši, piemēram, kā manā gadījumā bija skolotājs pamana, ka man šī matemātika interesē un pati piedāvāja man papildus pamācīt matemātiku. Un tieši šāda līdzīga pieeja, kad skolotājs varbūt mēģina saskatīt skolēnos, kas viņiem izdodas, ko varbūt viņiem varētu ieteikt mācīties papildināt, kas viņiem varētu interesēt. Tas tieši varbūt arī veidot šo interesi viņiem gan par zinātni, gan par tam līdzīgām lietām. Artur, ko gribēji piebilst? Jā, es domāju par to, ko būtu nepieciešams darīt. Mēs jau diezgan daudz pieskārāmies tam, ka ir nepieciešams veicināt interesi un tādā veidā motivēt skolēnus mācīties. Bet papildus, es domāju, ka mums ir jāskatās un maksimāli jāizmanto šī brīža pieejamās tehnoloģijas izglītībā, un viena no tām ir adaptīvā mācīšanās tehnoloģija. Mēs ļoti daudz šobrīd skatāmies no universitātes puses, kas būs tas, ko mēs varēsim piedāvāt, un īpaši mēs pirmajā posmā orientējamies uz 10. un 12. klasi, bet kas ir tā burvīgā lieta? Tas ir vai nu paralēli vai skolas procesā esošs rīks, kas ļauj tev labi identificēt skolēnu zināšanas, saprast, kas ir tās lietas, kurās varbūt tās ir kaut kādi caurumi, un tajās tad nodrošināt papildus, iespējams, ka arī ārpus skolotāju, bet skolotāju uzraudzībai tīpaši jaunākajās klasēs pašvadītas mācības vidusskolas posmā, bet nodrošināt šī satura nodrošināšanu tiem, kuriem varbūt tās ir kādi caurumi, un tad nodrošināt papildus saturu tiem, kuriem tad ir nepieciešams kaut kas vairāk, bet papildus tie ir dati. Jo šajā brīdī vienīgais, ko tu vari skatīties un efektīvi strādāt ar šo izglītības sistēmu, ja tev ir pieejami dati par to, kas tad realitātē notiek, kāda ir realitāte skolās, kāds ir sagatavotības līmenis, tu vari laicīgāk un ātrāk operēt un nodrošināt atbalstu tajā brīdī, kas ir nepieciešams, un papildus tu vari skatīties un sasiet kopā dažādas izglītības līmeņus, pamatskola, vidusskola, augstskola, tev dod un parādās krietni vairāk iespējas rīkoties. Izklausās lieliski. Mums
ir tie dati? Nav vai ne vēl šobrīd? Šajā brīdī es teiktu tā, ka ir mūsu vienīgie dati droši vien ir centralizēta eksāmeni un tādas lietas, bet Tad jau ir gala rezultāts. Jā, bet tas, ko es saku, arī Rīgas Tehniskā universitāte, pie kā strādājam, mēs šobrīd strādājam pie risinājumiem vidējās izglītības posmā, kas gan nebūs formālā izglītība aizvietojuši, bet papildinošs saturs un piedāvājums, kas dos iespēju tiešām gan redzēt vecākiem, pašiem skolēniem sekot līdzi, tā skaitā ar izglītības sistēmā. Es pieļauju, ka tas arvien vairāk un vairāk nāks iekšā tādā veidā, palīdzot arī politikas plānotājiem un izglītības iestādēm veidot aktivitātes. Būs cilvēks to nodrošina? Dati ir viens, bet otrs, kādam tas ir ar tiem bērniem jāstrādā, vai ne? Zin kā, te ļoti atkarīgs no tā, kāds ir tas posms, jo tas, ko mēs redzam, ja mēs runājam par vidējā izglītību, kas ir 10. 12. klasi, tur patiesībā ir stāsts par tiešām iespēju pašvadīt mācību procesu nodrošināt pat tajā gadījumā, ja tas neiet ar skolām. Tad, ja mēs runājam par jaunākiem skolēniem, tur gan mums ir jādomā par to, kādā veidā mēs nodrošinām to atbalstu, vai nu caur skolām, vai nu caur pašvaldībām, kas nodrošina un seko šim saturam. Ja būsim godīgi, tur nepiesēdinās 10-gadīgu skolēnu, un tad viņš beigs sēdēs pie tā datora un visu izdarīs pats. Tur gan tam atbalstam ir jābūt. Bet vidusskola, kas ir arī tas pirmais pilotu posms no mūsu perspektīvas, es domāju, labi parādīs, un iespējams tas kalpos arī par modeli tālākai attīstībai. Labi. Kādi komentāri par šo? Es redzu, ka... Jā. Es nerunāšu par skolotāju slodzi, atalgojumu, skolu tīklu, ka viennozīmīgi būtu daudz ieguvumu. Es laikam vairāk par to intereses radīšanu, ka tas, un sabiedrības iesaist. Un divas tādas idejas, ko es varbūt izmestu un varbūt, ka sadzirdu kaut kur kāds. Jūs jau arī esat lēmēji, vai ne? Jā, bet šīs idejas ir vairāk uz tādu sabiedrības iesaisti. Viens, šāda veida festivāli vai aktivitātes kā Lampa, manuprāt, varētu būt ļoti veicinošs tādai, vecāku izpratnei. Jo viens patiešām no skolas puses, kas nosit to interesi par eksaktiem priekšmetiem, ir tāda vecāka attieksme. Nabadzīņš tev... Labas ziņas lietas ir, tad arī fizikas kārtotāji būs. Jā, nabadzīņš tev 8. klasē sākās fizika vai tev sākās ķīmija, un tie vecāki uzliek tādu zināmu slogu tam bērnam, un ka tas būs kaut kas grūts. Un man liekas, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, lai no vecāka puses jau nāk, tev sākās fizika, ķīmija, tas būs kaut kas interesants. Man liekas, ka šis ir ļoti, ļoti sabiedrībā nospiedoši. Un otrs, ja mani dzird darba devēji, tad lūdzu, aiciniet uz saviem uzņēmumiem skolotājus. Jo skolotāji savā ziņā dzīvo tādā savā pasaulē, savā mācību grāmatā, un viņiem vajag to sajūtu, kā izskatās no darba tirgus puses. Un tā būs pavisam cita interese, jo skolotājs ir tas atslēgas cilvēks. Un šī sasaiste būtu stiprināma. Ja, drīkst, jā, protams, piebilst. Es varbūt vēlos ātri atgriezties kaut kādas 5000 gadu vēsturē. Man liekas interesanti antropoloģiski, kā ir mainījies status un svarīgums tieši zinātniekiem un skolotājiem. Faraoniem viena no pieprasītākā profesija bija tieši, ja ne skolotāji, tie viņa laika zinātnieki, lai viņu mācītu, viņu atves. Senajā Grieķijā, kas bija viss tāds cildinošākais, tiešām ietekmīgākā profesija, kuru mēs romantizējam vēsturē, tie arī bija, būtībā profesori, skolotāji. Tas pats arī bija viduslaikos. Šie te zināšanu nodevēji, kas nodod zināšanas, ir bijušas ietekmīgas personas. Tādas, kuras ciena, un tādas, kuras bieži vien arī bija turīgas. Ja es tagad skatos mūsdienās situāciju, kāda ir ienākumi skolotājiem vai profesoriem, tas šķiet bišķiņi interesanti, ka mēs esam pēkšņi pazaudējuši to, kas ir tūkstošiem gadu eksistējis mums cilvēcē. Tāpēc es tiešām domāju, ka šeit mums ir jādomā mazliet neordināri, un es teiktu, ka mums ir tiešām lielos apmēros jāpalielina alga jauniem skolotājiem un zinātniekiem. Mums jāpadara tas par prestižu profesijas. Pieņem, ka varbūt mūsu prezidents arī varētu pāris ordeņus labākiem skolotājiem iedot. Es nejaukoju, es to dosim vairāk, jā, arī vairāk reģionos. Man šķiet, ka mums ir fundamentāli jāmaina tas priekšstats
par to, kas ir skolotājs. Mēs nedrīkstam to skatīties tikai uz kaut kādu budžeta bilanci un kaut kādām tur savstarpējām arotbiedrības un ministrijas attiecībām par kaut kādiem tur inkrementāliem uzlabojumiem. Ja mēs gribam atgriezties tajos vecajos laikos, kur tiešām zinātnieki un skolotāji bija respektēti, nu tad mums par to ir jāmaksā un, kā saka, jāklonās arī viņu priekšā. Un es domāju, tad arī vairāk, tad nebūs tikai viena valmierieta, varbūt, kas pieteicās kļūt par fizikas skolotāju. Jā, nu, iespējams, vieglāk būtu, ja mēs atgrieztos pirms tā Gutenberga, ja, kad tās grāmatas sāk iespiest, tad, protams, tam zināšanu nesējiem bija ļoti liela nozīme. Šobrīd arī ir, bet kaut kā cilvēkiem varbūt liekas, ka arī Google var atrast daudz ko, un tagad mākslīgam intelektam var paprasīt. Mēs redzam, pie kāds ir novedis, jā. Precīzi. Vēl kādas idejas? Popularizēšana, pedagogi, kaut kas konkurēts? Nē, nu, jābūt ir drosmīgai rīcībai. Nu, mēs pirms tam runājām, kad vajadzīgi ir dati, un mums tie vienīgie dati, tad faktiski ir tie centralizētie eksāmeni. Nu, pat tie līdz galam nebija, jo visi jau nekārto fiziku. Bet te atkal mēs meklējam vēl datus. Protams, ka jo vairāk datu, jo labāk, un mēs vēl izsvērtākus lēmumus varam pieņemt. Bet sākam rīkoties. Mums ir tie dati, ir skaidrs pats, ko minēja par tām atšķirībām, kas veidojās uz reģioniem. Un tur viss ir redzams. Tas viss ir skaidrs un ir jāmainās, ir jādara, ir jāpieņem nepopulāri lēmumi. Mēs tagad faktiski, ko darām tādā politikas veidošanā, mēs tādas īstermiņa sociālas problēmas aizvietojam ar to, kas ir ilgtermiņa veselas paudzes, vai kādas viņas būs. Un tas ir šodien jau pieejams. Mēs varam visu laiku meklēt datus, dodiet vēl datus, bet nē, ir jāsāk darīt. Ir jāpieņem nepopulāri lēmumi, un viņi ir jādara vienkārši, un viss. Un tad ir jāceļ skolotāju prestižs. Lieliski. Iesaistam nedaudz arī autori. Viens jautājums ir, lūdzu. Labdien! Man nedaudz tāda sajūta, ka jūs visi esat politiskie kandidāti, kas kandidē vēlēšanās un runājat par visām populārajām lietām, kurām visi piekrīt un māja ir galva. Protams, atalgojums jāceļ, protams, skolotāja prestižs un tas viss pārējais. Vai kāds no jums ir gatavs aizstāvēt arī kādu nepopulāru ideju saistībā ar izglītības sistēmu, pret kur diezgan daudz iebildumu, jo tās pirmās lietas izdarīt ir nereāli grūti, kā mēs redzam. Varbūt mums ir jāmaina pieeja pedagoga atalgojumā, kur daži pedagogi saņem vairāk un daži mazāk, tāpēc, ka darbspēks ir iztrūkts. Varbūt mums ir jāveicina lielāka paudžu nomaiņa izglītības sistēmā tieši pie pedagogiem, tāpēc, ka ir visas šīs problēmas, ko jūs ieskicējāt. Varbūt vēl kaut kāda cita ideja. Es nesaku, ka es šīs idejas atbalstu. Tā nav. Bet varbūt arī kaut kas tāds. Nē, es nekandēju. Bet varbūt vēl kaut kāda cita ideja, jo citādāk sanāk, ka mēs visi runājam, mājam galvu, jārīkojas, tagad aizbrauksim, pēc gada atbrauksim un atkal teiksim jārīkojas. Paldies! Rasmus, bet nav tā. Tas pats, ko mēs runājam tikko par skolu tīklu, es aicinu, mēs vairākas reizes, man liekas, viņu pieminējām, tā ir, manuprāt, ļoti populāra diskusija ar daudz dažādiem pretējiem viedokļiem. Tā kā nav nemaz tik vienkārši, kad viss ir baigi labās lietas. Daudz no tām lietām, par kurām mēs runājam, tomēr ir arī tāds, kas saskarsies ar kontroversāliem un diametrāli. Ar to noteikti pakomentēt arī, cik viegli vai grūti ir pārdalīt finansējumu kultūras izglītībai uz STEM izglītību, jo neapvainojieties, jā, es arī esmu gan dziedājis, gan dejojis, gan arī sportojis, bet tā STEM izglītībai, interešu izglītībai tā naudiņa bija ļoti neliela un, paldies Dievam, bija lēmums tomēr viņu palielināt līdz tiem 15. Mēs gan prasījām, laikam, 20% no darbdevējiem, bet līdz tam mēs vēl netikām. Artur, varbūt par to. Jā, es domāju, ka patiesībā visiem tiem jautājumiem, par kuriem mēs runājam, aizmugurē ir diezgan daudz un nepopulāru lēmumu. Tiešām tas pats skolotīkls, interešu izglītība, veicināšana, tas nozīmē visdrīzākais esošajā Latvijas situācijā. Tas nenozīmē, ka pēkšņi mēs dabūsim papildus naudu no Eiropas. Mums jāsaprot, vai mums ir iespēja potenciāls un arī gribēšana atrast un iespējams pārdalīt to finansējumu no vienas uz otras puses. Tur ir ļoti daudz nepopulāru lēmumu, kurus, protams, mēs varam sākt diskutēt šeit uz skatuves, bet tad vienkārši puse aizies no skatītājiem. Ja? Tā kā es domāju, ka ir jāsaprot, kas ir tas virziens, un ja mēs varam vienoties pa virzienu, tad tālāk jau jāstrādā pie tehniskiem jautājumiem, kā to īstenot. Edgar, tava aizstāvības runa. Šis ir ierakstīts, ja? Protams. Tad, hipotētiski, kāds kādu ideju varētu piedāvāt. Tas ir tiešraidēs, tad citi. Nebūs ieraksts pēc tam, ja? Būs, bet ir arī ierakstā, jā. Hipotētiski, ko kāds varētu teikt, atbildot šo jautājumu par nepopulāriem lēmumiem, mums ir jāslēdz daudzas skolas, mums jāpiedāvā daudziem veciem skolotājiem šīs te exit, jeb izejas pensijas, jo tomēr man liekas, ka skolotājiem jābūt pārsvarā jauniem cilvēkiem. Tas nav nekas personīgs uzbrukums. Man liekas, tā vienkārši ir, un es arī redzēju, ir pētījums, kur attiecīgi
cik skolotājs ir nevis obligāti ļoti jauns, pilnīgi zaļš, bet pieņemsim ir 30, 40 gados, ka tas ir savā kognitīvā, kā saka, augšgalā, spēju ziņā. Viņiem visdrīzāk vajadzētu mācīt, un jau pēc 50 gadiem, es domāju, skolotāji varētu pensionēties. Tā ir viena lieta. Saistībā ar augstskolām lielākā daļa ir jāslēdz, ir jāapvieno varbūt 1 vai 2 maksimāli universitātes šajā valstī. Mums STEMā ir jāmāca angļu valodā tikai. Mums ir jāpārstāj šis te, es nezinu, kabals vai kas ir oligopols radījies starp šiem te veciem vairāk universitāšu profesoriem, dekāniem, kuri vienkārši turas uz tā, ka nav konkurence tajā ziņā, ka kāds cits var ienākt iekšā, pieņemsim, no Francijas vai Indijas vienalga, un kārtīgi viņus izkonkurēt. Tiešām daudz labāk mācīt, pieņemsim, organisko ķīmiju. Tas mums ir jādara, pieļaujams arī dažus no viņiem ir jāatlaiž. Kāpēc es to visu pateicu? Jā. Bet labi, šis ir hipotētiski, tas, ko mēs iespējams varētu darīt. Tā kā tad piefiksējiet ar tevi, ja tagad jūs taisat to rullīt priekš šās diskusijas, ja, tad šito izņemot to hipotētiski noņemiet nost abos galos, un tad, kā saka, būs daudz skatījumu. Super. Agita, varbūt no jūsu puses, iezīmēt varbūt tos nepopulārus lēmumus, kurus jūs esat gatavi jau virzat un esat gatavi virzīt. Jā, kā jau Artūrs teica, varbūt zem katra tāda skaļa teikuma, kas jādara, apakšā patiešām ir daudz nepopulāru lēmumu. Un skolu tīkls, arī pedagoga atalgojums, nav sabiedrībā tāda viennozīmīga attieksme, jo, protams, ka tā nauda jau nebirst kaut kur klāt. Mums ir kaut kādā veidā kaut kas jāpārdala. Un arī šis te, ka mēs janvārī atradām pavisam citu finansējumu interešu izglītībā, eksaktiem priekšmetus nāca ļoti, ļoti smagi. Vēl tik vajadzēs tos skolotājs, kas to īsteno? Jā, arī tā stipendija, kas šobrīd ir pedagogiem, tieši pedagogu profesijai no citām nozarēm, tas nebija nemaz tik vienkārši, kāpēc pedagogiem ir valsts atmaksātā stipendija. Tā kā, jā, tas tādā stundas diskusijā, ticiet man, izskatās vieglāk un gaišāk nekā reāli risinot. Vēl kāds jautājums? Jā, lūdzu. Nē? Izties ļoti pārliecinoši jautā. Jā? Vēl kāds varbūt ir? Jā? Tā, es tur redzu, bet es laikam pacēlu telefonu, kur filmē šo visu, vai ne? Tur nav paceltas rokas. Labi, vēl burtiski varbūt iezīmēt kādas lietas Artur par augstskolām. Ko tu redzi varbūt, ko tur tev vajadzētu, lai būtu tā dzīve pavisam laba? Es teiktu, tā ļoti svarīgi ir, lai mums tiek ieviests jaunais finansēšanas modelis, bet tas nav tikai tāds beigas skaļais sauklis un kaut kas ļoti abstrakts. Es gribētu teikt, ka tā ir ļoti konkrēta un faktiska lieta, jo, ja jūs šobrīd paskatāties to, kā augstskolas tiek finansēt šajā brīdī, jums tāds milzīgi garš Excels no Izglītības zinātnes ministrijas ar precīzi sadalītiem profesijām studentiem, kas tad attiecīgi tiks apmācīts, un jaunais finansēšanas modelis pasaka pilnīgi pretēji, jo Izglītības zinātnes ministrija neskatās tik detalizēti, ko māca, cik daudz dažādās studiju programmās, bet mēra rezultātu. Un tas ir, manuprāt, pats svarīgākais, ka mums ir iespēja. Ļoti labs komentārs, laikam, bija patik visiem. Bet finansēšanas modelis ļoti populārs pēdējā laikā. Bet, jebkurā gadījumā, tā ir orientācija uz rezultātu. Papildus ir, protams, ka vēl vairāk normatīvās lietas un izmaiņas, kuras ir nepieciešams. Viens piemērs ir institucionāla akreditācija. Ļoti, ļoti svarīga lieta. Arī tiem, kas varbūt tās nav izglītības nozarē, tas šķiet kaut kas ļoti tāls un abstrakts, bet šobrīd, ja jūs vēlaties licencēt un akreditēt studiju programmu, jums ir jāiet diezgan garam procesam cauri, kas ievēlkās pat uz gadiem, ja? Ļoti bieži. Un tad ir jautājums, kādā veidā augstskolas sekot darba tirgus pieprasījumam. Jaunais institucionālās akreditācijas modelis nozīmē to, ka augstskolai tiek garantēta šī iespēja pašiem operatīvi un ātri izmainīt studiju programmas, paskatīties, kas ir nepieciešams darba devējiem, kāds ir saturs, kas ir nepieciešams, un tā tālāk, un tā joprojām, kas ir ļoti svarīgi, lai tad augstskolas varētu operatīvi rīkoties. Jo paralēli tam, ka mums ir nepieciešams, protams, nodrošināt to kvalitāti, ir ļoti daudz administratīvie šķēršļi, kuri mums ir jānoņem, lai mēs varētu piedāvāt tiešām gan mūsdienīgu izglītību, gan atbilstošu darba tirgus pieprasījumam. Starp citu, Arkādijs Zvaigzne, kurš ir atbildīgs par šiem 2 ziņojumiem, vakar sēdēja šajā krēslā un vadīja diskusiju. Sakritība, kā jums šķiet?
Jā, bet tiešām šie ir virzieni, kuros darbs notiek, kur virsrakstu līmenī varbūt izklausās pat varbūt nepārāk aizraujoši, tomēr ir ar lielu ietekmi un noteikti mēs sagaidām pozitīvas pārmaiņas tajā augstskolu elastībā pielāgoties dažādām vajadzībām. Agri, skaidrs, ka bez tā izmisuma, kas šobrīd ir darbinieku trūkuma dēļ, kas vēl varētu palīdzēt darbdevējiem vairāk iesaistīties tajos izglītības procesos un jēgpilni iesaistīties, veicinot arī to jauniešu interesi un parādot tās fantastiskās perspektīvas, kas viņus sagaida? Grūti teikt tā ļoti precīzi, bet ir jāeksperimentē, jāmēģina visi iespējamie veidi, kā minēja arī, lai darbdevēji tad nāk arī uz augstskolām, uz skolām un stāsta, bet tur ir kaut kādām praktiskām rīcībām jāseko, Ir jāiedrošina pašvaldības, kas ir konkrēti sākuma vecumā par vidusskolas līmeni vai sākuma skolu. Tad ir jārada tās iespējas, viņiem ir jāzina, un tas ir jāmotivē. Piedod par tādu reality check, bet man to vajadzēja pateikt. Kad tu pēdējo reizi biji kādā skolā, vai kāds skolotājs bija pie tevis, vai kāds darbinieks? Nē, tā nav bijis, protams. Tā ir tā realitāte. Un tad mēs varam te parunāt, un ar to arī tas viss beidzās. Nākamnedēļ, bet septembrī uz skolu. Bet starp citu, man bija tieši pirms 2 nedēļām diskusija, ka mani pirmo reizi uzrunāja viens pamatskolas, kad vai es negribētu atnākt parunāties. Man likās, tas ir kaut kas jauns, un tas ir forši, jā. Tagad vairāk tādu skolas, kas arī uzrunā. Protams, viennozīmīgi. Es varu papildināt. Mums Latvijā ar uzņēmējiem tāda interesanta lieta. Viņi ir ļoti prasīgi no valsts, bet reizē nav ļoti izpalīdzīgi. Un tas, ko es sagaidu īpaši, ja mēs runājam par profesionālu izglītību, kur arī ir, piemēram, Vācijas vai Dānijas modelis par tā darba vidē balstīto izglītību. Nāciet uzņēmēji, nāciet stāstiet, cik jūsu uzņēmums ir superīgs, cik tur būs labas algas, piedāvājiet apmaksātas prakses šiem cilvēkiem, kas arī tur var, pieņemsim, 3D printēšana, arī, manuprāt, ir inženierija, to arī var, pieņemsim, darīt profesionālajās vidusskolās. Nāciet uz zinātnes klasēm, centieties, pieņemsim, jūs esat rošs, vai es negribu nevienu uzņēmumu šeit specifiski kaut kā izolēt, bet pieņemsim, ir kaut kāds farmācijas uzņēmējs. Nāciet uz klasēm, nāciet uz universitātēm un centieties sev pārdot. Centieties dabūt arī šos te vairāk zinātniekus un STEM speciālistus. Nevar tikai valsts visu jūsu vietā izdarīt. Jums kā uzņēmējiem arī ir jādomā, vai es, pieņemsim, varētu šajā klasē nocupēt kaut kādu darbinieku, kas pēc tam, pēc universitātes beigšanas pie manis strādās. Tā kā, lūdzu, nāciet uz skolām, es pieņemu, ka jūs noteikti laidīs iekšā. Man šī diskusija sāk iepatikties. Manuprāt, tas jau sen tā kā notiekās, un es domāju, ka tas... ja mēs paņemam to pašu RTU vidusskolu, no kurienes tad tā ideja radās? Jā, ir augstskolas puse, bet otra puse, faktiski, es teiktu, man liekas, tā stingrākā, tas dzinulis, tas, ka to noved līdz galam, tur ir liels augstskolas nopelnums, bet visa pamatkustība tika izveidot no uzņēmējiem. Ja? Mēs meklējam konkurētspējīgas skolas, faktiski uzņēmēji saņēmās, izveidoja un uztaisīja. Tas arī varbūt liecina par to, ka īstenībā daudzās skolās varbūt vai izglītības sistēmās mums kaut kur nedzird nemaz. Bet ļoti daudz, kas blakus rodās, kā produkts tam, ko mums vajag tajā darba tirgu. Problemātika, protams, ir, ka uzņēmējiem vairāk interesē varbūt tās iemaņas, tie skili, un viņš jau, protams, kā brīvā tirgu strādājot, meklēs to iespēju sev atrast to vajadzību, un līdz ar to viņi nebūs vairs tik akadēmiski. Un tur ir grūti iesaistīt uzņēmējus, lai viņi iet akadēmiskā ciklā pārāk dziļi. Un vēl viena problēma, atbildot to atšķirību varbūt par tām citām valstīm, arī vēl jāskatās bija šī mūsu ekonomiska konjunktūra. Ja? Tad tādā Vācijā vai vēl kaut kur, tur, protams, tās rūpniecības vai tās praktiskā pielietojuma nozares ir daudz vairāk. Mums ir uzņēmuma liela nozīme šajā gadījumā. Tur arī, protams, nianses, bet tas es neattaisnojos. Ir jādara vairāk, protams. Jā. Pieminēšu tikai to, ka, protams, ļoti liels simtiem uzņēmumu ir iesaistījušies darbvidē balstītu mācību projektā iepriekšējā plānošanas periodā. Skaidrs, ka tur ir bijusi arī ekonomiski, finansiāli piešprits tam visam, un tas nav bijis tikai tīra labsirdība, bet, protams, tur ir bijusi arī apņēmība darboties, un arī tā ir investīcija, un tas vedina tos uzņēmējus arī domāt tajā virzienā. Tā kā mēs esam uz ceļa, bet tas šobrīd neturpinās, starp citu, jā. Tā kā, bet Eiropas, salīdzinoši, pieņemsim, salīdzināsim sevi ar Vāciju vienalga, cik ļoti mēs varam saprot, tur vairāk, pieņemsim, rūpniecības uzņēmuma proporcija, bet man ir jautājums, varbūt arī šeit panelistiem, vai mēs ar šo te
izceļamies, vai mūsu uzņēmēji tiešām ir tik dāsni. No maniem novērojumiem, man visdrīzāk šķiet atbilde ir nē. Bet, ja notiek šis progress, protams, tas ir labi, bet atkal aicinājums uzņēmējiem. Varbūt investējiet mazāk savus resursus personāla atlases kompānijā, kur jūs vienkārši ļoti izvēlīgi ejiet cauri CV, bet ejiet uz skolām. Centieties to darbinieku jau dabūt sev pēc pāris gadiem. Nevis vienkārši sūdzaties, ka, ak, mans dievs, LinkedInā neko nevar atrast. Nevienam šis neinteresē. Tukšas vakances. Mēs tur iztērējam vairākus tūkstošus personāla atlases kompānijām, bet nekādu rezultātu nav. Strādājiet ilgtermiņā pie tiem rezultātiem. Labi. Patiesība noteikti ir kaut kur pa vidu. Arturam, tur ir kāda zālman pāris teikumus pateikt šajā brīdī par šo. Zini, kā es sēžu un domāju, droši vien tā... Sēdu uz abām pusēm, zini, kā darba devēja konfederācijas padomē un augstskolas prorektors. Tā kā tu jau, principā, simbolizē to sadarbību. Jā, es vēl esmu augstākās izglītības padomē, tā ka visās iespējamās šīs te jautājuma padomēs, bet es domāju, ka taisnība jau ir tajā, ka tā sadarbība starp industriju un augstāko izglītību ir mežonīgi svarīga. Un jautājums ir, kāds ir tas formāts, kā to ir iespējams izdarīt. Es, protams, ka nedomāju, ka uzņēmējs katras mazākās atlases kontekstā sāks domāt par to, ka ir attiecīgi es tūlīt tieši augstskolās investēšu vai kā savādāk, bet šeit droši vien, Rihard, parādās tā darba devēja organizācija patiesībā pienākums un atbildība. Viņiem ir jāveido tā kultūra, jāstāsta šiem uzņēmējiem par visām šīm lietām, jārāda labais piemērs un jāparāda tā ilgtermiņa attīstība, jo būsim godīgi, ir maz uzņēmumu, kas tiešām domā tādā ļoti, ļoti ilgā termiņā, ja jūs pastaties augstākā izglītība, tie vismaz 4 gadi, ja jūs vēl piemetat vidējo un to, tas vispārībā ir. Līdz ar ko es domāju, tiešām šeit parādās ļoti spēcīga uzņēmēja organizācija loma, rādot labo piemēru, motivējot, inicējot un parādot, kāda būs tā pievienotā vērtība. Es redzu, ka jau parādās šādas tendences un aktivitātes, bet es domāju, tas ir arvien vairāk un vairāk šādā veidā mēs varam iesaistīt uzņēmējus. Jā, paldies, un paldies arī Rīgas Tehniskajai universitātei, kas tiešām aktīvi šo dara, un to arī rāda reitingi, ka tieši sadarbībā ar industriju jums ir ļoti labi rezultāti arī pasaules līmenī. Bet tagad ir laiks izklēdējušai daļai. Mums ir spēle, ko mums ir sarūpējusi Rīgas Tehniskās universitāte un mākslīgais intelekts. Esam uz viļņa, arī tas mums palīdzēs šodien. Un pirms mēs pieķeramies pie tā, ko jūs esat atbildējuši, es atgādinu, ka ir iespēja atvērt to Mentimeter un aizpildīt anketiņu. Es ceru, ka visi to jau ir izdarījuši, izvēlējušies sev tīkamākās profesijas, ko mākslīgais intelekts ir prognozējis, kā vis tās labākās un vēlamākās nākotnē. Pirms tam katram no jums īsts uzdevums, nevajag ļoti izplīst pamatojumos, bet katram no jums aicinu nosaukt vienu, 2, varbūt 3 tādas nākotnes profesijas, kā mēdz teikt, tās, par kurām mēs vēl nenojošam, ka tās būs tik ļoti vajadzīgas. Vairums vismaz no mums nenojoši. Jūs droši vien nojaušat. Kurš vēlas sākt? Jā, Artur, tu esi padomājis. Jā, es esmu padomājis. Ziniet, man ir 2 lietas. Viena lieta, es iedvesmojos uz šīs skatuves, bija pirms tam diskusija par mākslīgo intelektu, par to, kā tas nākotnē tiks izmantots un tā tālāk. Līdz ar ko man šķiet, ja mēs runājam par nākotnes profesiju, būs mākslīgā intelekta policists, tas, kurš uzrauga, tas, kurš seko līdzi. Jautājums, kā viņš ietekmēs, bet to, es domāju, 2049. gadā izdomās. Kad tu rakstīsi to promptu, tad tev nāks iekšā tāda ziņa no malas, tā kā tu negribēji to rakstīt. Jā, noteikti, pilnīgi noteikti, kā minimums. Un otra lieta, es domāju, ka ļoti lielā mērā tas ir saistīts ar cilvēka vēlmi attīstīties tīri bioloģiski, līdz ar ko tas būs. Droši vien pamēģināšu izdomāt, kā to noformulēt. Biohacker. Nē, kaut kas, ģenētisko parametru modifikators. Jā, tā kā konsultants, jūs tā kā piezvanat, jā, un tā kā Blondi mati, zils acis. Jā, un tu vari to tā kā rītā uzreiz dabūt, tur pasūtīt, aiziet, jā, vat kaut kas šits. Super. Jā, tu būs, kā saka, zinātnes pamatojums. Es tieši gribēju minēt gēnu inženieriju. Protams, tur obligāti nevajag tikai gēnu līmenī, bet jautājums skatītājiem. Ja jūs pieņemsim, jums būs drīz bērns, un jums pateiktu ārsts, vai jūs gribat drošā veidā, ka mēs noteikti
izdarīsim tā, lai jūsu bērnam nebūtu cistiskā fibroze, lai viņam nebūtu tuvredzība, lai viņš nodzīvot vismaz līdz 80 gadu vecumam. Nu, varbūt arī, lai viņš būtu 1,87 m, nevis 1,70 m. Un skriet 100 metrus zem 10 sekundēm. Yeah. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku teikt jā, un pieprasījums noteikti tam būs, tāpēc sagaidiet tādas fundamentālas izmaiņas, teikšu, cilvēku evolūcijā. Bet vēl viena profesija, kas man liekas kļūs ļoti pieprasīta, īpaši Briseles kantorī, būs mākslīgā intelekta regulātori. Jo pašreiz tas temps, ar kā attīstās mākslīgais intelekts, ir tik ļoti strauši, ka patiesībā tur saistībā ar privātumu, arī ar drošības ziņā ir daudz risku. Un es ticu, ka ļoti daudz darba vietas tiks radīts tieši cilvēkiem, kas regulēs mākslīgo intelektu. Bet tas tagad tā kā Artūra pieminētā policista priekšnieks vai kas tas ir? Nu, kaut kāds Briseles birokrāts, kas tur skatīsies, kā notiek šī datu ievākšana, kā šis mākslīgais intelekts pret visām dažādām sabiedrības grupām vien kā var iedomāties, vai viņš kaut kādā veidā nediskriminē cilvēkus ar citu ādas krāsu vai citādāk. Es domāju, tur tiešām varēs ļoti viegli atrast darbu tajā jomā, man liekas, tuvāko 10 gadu laikā. Nu, labā ziņa, mums vairs nav iespēja otrais piedzimt, bet toties varēs čipu iešaut iekšā. Neuralink jau sola, ka daudz ko forši var izdarīt jau tagad, tā kā stājieties rindā. Jā, kam nākamajam kāda ideja? Jā, lūdzu. Nu, man liekas, ka viss no mākslīgā intelekta izrietot un tā vadās visu pārējo procesu automatizācija joprojām uzņems ar vienu augstāku vilni un faktiski tā attīstība ir vairāk eksponenciāli. Un tad no visām nozarēm, kuras tiks automatizētas, būs šie uzraugi, konfigurātori, vadītāji, vienalga, kā viņus sauc, policisti. Es domāju, ka tie cilvēki, kas rūpēs par tiem, kuriem vairs nav darba. Tā būs smaga problēma, man liekas. Jā. Labi, paldies. Jā. Kur tu gribi strādāt? Tas droši vien ir jautājums, vai ne? Uz to es nosacīt atbildēšu arī, bet nedaudz varbūt komplementāri visam šim, ka mūsdienās ļoti daudz ienāk mākslīgais intelekts, dažādas tehnoloģijas. Nu jau gan arī katram kabatā ir telefons. Un visas šīs tehnoloģijas it kā ir liela iespēja, bet tāpat laikā ir ļoti svarīga arī viņa drošība. Bet man liekas, nākotnē vissvarīgākais būs tieši šāda kiberdrošība, informācijas drošība un cilvēki, kas par šo drošību rūpēsies. Jo vienmēr būs kāds, kas mēģinās viņu izmantot kaut kādā veidā, mēģinās kaut kur, iehakoties iekšā. Un tieši šis drošības aspekts, manuprāt, nākotnē būs vissvarīgākais. Un tas ir tieši arī tas, kuras es pašreiz plānoju doties, mācīties tālāk tieši šo. Aha. Tā, Tesla tev būs pēc kādiem 3 gadiem, jā? To jau redzēsim. Labi. Personīgais kiberdrošības treneris personīgi. Tā kā arī lūdzu rindā pieteikties pie Patrika. Jā. Es šim uzdevumam baigi neticu, tāpēc, ka man mājās ir saglabāts no bērnības viens žurnāls, kur ir top profesijas, kādas būs 2020. gadā. No bērnības? Tad prognozēja, kādas profesijas būs 2020. gadā, un neviena no tām nav tāda, tā kā šis uzdevums tāds varam pafilozofēt. Es teiktu, šī spēle jautrībai, jā. Spēlējamies, jā. Es teiktu, ka tas būs skolotājs. Varbūt ne tajā klasiskajā izpratnē, bet kaut kāds procesu virzītājs, ceļa rādītājs, nezinu, treneris vai... biohackinga, kiberdrošības, kas mums tur vēl bija mākslīgā intelekta. Jā, jo tās informācijas ir tik daudz, ka kaut kāds palīgs kaut kādiem... Un otrs, es droši vien kā vairāk sievišķīgi teiktu, ka kaut kāds palīgs cilvēkam, ne prāta atsvaidzinātājs, prāta iztīrītājs, ne masieris, bet kaut kas tāds, kas cilvēkam palīdz no tās trauksmes tikt vaļā. Ne coachings, bet kaut kas tāds. Pirmkārt, viņš izslēdz to vadu, kas pieslēgt tieši saistē. Jā, kas palīdz tos folderīšus iztīrīt un kaut kāds tāds. Jā. Prāta masieris. Klausās labi, jā. Super. Tā, tagad laiks apskatīties arī, ko jūs esat atbildējuši. Mēs laikam redzēsim uz lielā ekrāna. Es neesmu pārliecināts, ka jūs varēsiet salasīt, bet tā skatīsimies, kas ir tie populārākie. Vislielākais, patiesībā ļoti līdzīgas atbildes ir. Burtiski ir tikai dažas profesijas, kas izstās mazāk populāras. Digitālās valūtas eksperts nav pārāk populāra.
un paplašinātās realitātes risinājumu izstrādātājs. Nu, redz, kā tā mums ar to, tā ir tā līkne, par ko visu laiku stāst Pūķis, ka vienkārši ir kaut kas trendā, un tad tas gāžas lejā, un viss tās virtuālās realitātes lietas bija ļoti populāras pirms kādiem gadiem, 2, 3, tad visi runāja par metaversiem, tagad tas ir tajā lejā skaidrs, tad mēs esam pareizajā vietā. Vispopulārākais ir cilvēku un mašīnas komandas vadītājs. Tāda lieta. Nu, kāds komentārs varbūt par šo? Jums vajadzētu šādu? Vispār tas, kas ir interesants, tagad vairāk padomāju par šo jautājumu. Man šķiet, ka, ja mēs padomājam loģiski, radīsies miljardiem papildus darba vietu, ko nedarīs cilvēks. Es redzu, ka ļoti iespējams būs projektu vadītājs uzņēmumā, kas ir šis mākslīgais intelekts. Viņš vadīs jūs, viņš arī izvērtēs jūsu performanci, būs tur HR, ļaunais tas AI, ja, tad būs tas labais jūsu iedvesmotājs, coachers un tādā garā. Tā kā patiesībā, es domāju, tā profesija izplatītākā nākotnē būs tā kā nedzīvs cilvēks, tā kā mašīna, kas darīs mūsu vietā darbus un arī ļoti labi mūs vadīs. Un viņi noteikti ir jāpliek ar nodokļiem. Man liekas, ka apvienotajos Arābu Emirātos jau robotiem bija nodokļi, lai tās pensijas varētu maksāt. Nu, tas tā, arī vēl viena ideja pārdomām. Jā, vēl kāds komentārs par šo cilvēku un mašīnas komandas vadītāju? Jā, nu, vēl populāri mums ir kiberdrošības analītiķis. Tur jau mēs izteicāmies, saprotu, ka tā lieta ir aktuāla. Un vēl, jā, otrajā vietā, kiberdrošības analītiķis trešajā vietā, tātad otrajā vietā ir mākslīgā intelekta speciālists ētikas jautājumos. Tas šķiet arī tur tas policists, regulētājs, man šķiet, ka mēs arī to iezīmējam. Mēs, principā, esam ļoti precīzi trāpījuši. Tā kā jūs ļoti labi spēlējat šo spēli. Par to prieks. Virtuālās realitātes pieredzes dizaineris, ilgspējīgas enerģijas risinājumu arhitekts un genoma datu analītiķis. Šāda lieta. Nu, tas, kas no jums neizskanēja, par virtuālo realitāti mēs jau saprotam, tur teikt, attiecīgs trends šobrīd iet uz leju, bet ilgspējīgas enerģijas risinājumu arhitekts. Tas neizskanēja no jūsu puses, kā jūs raugaties uz šo. Es domāju, tas nav jau, protams, ilgtspēja visos tematos var iespējas tiekšā, bet enerģētika un ar to saistītie jautājumi pilnīgi noteikti varētu būt tie, kur būtu nepieciešams atbalsts. Jautājums gan, cik daudz tas būtu kā atsevišķs kaut kāds bloks, vai tas būtu kaut kādā veidā spējiet zem mākslīgā intelekta, bet kā joma pilnīgi noteikti, jā. Un robotikas servis tehniķis. Tas, man liekas, vai tik daudz tā ir nākotnē, man šķiet, ka tas jau tagad ir, vai ne? Jūs tur puiši taču lodē visu kaut ko, vai ne? Tā kā tas ir aktuāli. Nu, lūk. Nu jā, un tad noslēgumā varbūt, tā kā mūsu tā diskusija tiešām iet uz beigām un lietas sāk līt, tad pavisam īsi varbūt katrs var iezīmēt varbūt to vienu vai divas galvenās lietas, ko jūs paņemat pēc šodienas un kas varbūt ir, ko jūs ieliekat savā nākamās nedēļas darba plānotājā, ko varētu izdarīt, lai tas STEM kļūtu populārāks. Ļoti iespējams, ka jūs plānotājs jau ir pilns ar šīm lietām, bet iedodam divas apņemšanās, ko varētu izdarīt. Nav jābūt lielām. Piemēram, piezvanīt kādai skolai arī varētu būt ļoti laba apņemšanās. Sāksim varbūt no tālākās malas. Nē, par nākamo nedēļu viss skaidrs ir beidzot jāatpūšās. Bet politiķi nekad neatpūšas. Bet, ja nopietni, jā, man gribētos ne tikai vairāk runāt, domāt un cīnīties par finansēm, kas arī, protams, ir svarīgi, bet vairāk meklēt tos sadarbības punktus, tas, ko es arī minēju, nozare, augstskola, nozare, skola. Jā, par to vairāk. Labi. Patrik? Jā, man liekas, ka tāds, ko es varbūt paņemšu no šīs diskusijas, būtu tiešām tas, ka ir svarīgi mēģināt motivēt citus cilvēkus arī tieši pastāstīt viņiem, kāpēc STEM ir noderīgs un kāpēc tas būtu jāmācās. Tā kā es domāju, ka tas būtu arī kaut kas tāds, ko es kā skolēns vai kā jau topošais students noteikti varētu darīt, arī stāstīt saviem draugiem, saviem paziņām, kāpēc tieši STEM ir nākotne un kāpēc tas ir vajadzīgs. Forši, ja te ir kāds skolu pārstāvi, tad Patriku var noķert un sarunāt uz vieslekciju. Artur,
Zikā, es domāju, mēs baigi daudz tematus noklājām, bet es domāju, ka izglītība un attīstība sāks katram pašam no sevis. Tāpēc es domāju, ka nākamnedēļ es labprāt paskatītos kādu MOOC kursu online, pamācītos un aicinātu arī visus pārējos to izdarīt, jo izglītība tiešām sākās katram pašam no sevis. Super, fantastisks ieteikums. Ejam tālāk, Agri. Man jau visvienkāršāk, laikam, man jau kritika un mudinājums skanēja ļoti skaidrs, tā kā es dodos uz mācību iestādēm vēl aktīvāk. Jā. Super, milzīgs paldies! Un noslēdzoši. Nu, ja mums šogad bija tikai viens jauns fizikas skolotājs, tad nākamgad vajadzētu vismaz 2. Super! Milzīgs paldies! Lietus ir sācis līt, kā tas tika solīts, 20% iespējamība. Līdz ar to ne tikai sēnes, cerams, reaģēs uz šo patīkamo veldzi, bet arī jaunieši, kur izvēlēsies STEM jomu. Saku milzīgi paldies visiem diskusijas dalībniekiem, aplaustiem, tie, kas vēl ir palikuši izturīgākie tiešām. Un mēs turpinām noteikti jau pēc pusstundas nākamā diskusija. Palieciet šeit un vēlreiz paldies dalībniekiem. Nesaukšu šoreiz vārdā, tikai ļoti, ļoti priecājos, ka bijāt šodien kopā ar mums šeit. Paldies, moderatori. Paldies. Paldies.